Sveicināti skatītāji! Ceru, ka jums bija ļoti laba un garda pusdienu pauze. Esam atpakaļ, un man sauc Nikitas, esmu uzņēmuma Adventum Tech dibinātājs un vadītājs, un šodien es jums pastāstīšu mūsu uzņēmējdarbības attīstības stāstu, jo nav nekāds pārsteigums ļoti bieži tieši jauniešiem vai cilvēkiem, kas grib sākt uzņēmējdarbību, ir ļoti daudz jautājumu, kā to sākt, cik jābūt sagatavotam, kādām ir jābūt kompetencēm, un es tik tiešām ļoti pagodināts padalīties savā pieredzē. Pirms mēs tiekam līdz uzņēmumam, es gribu pastāstīt nedaudz par to, kā es tur tiku. Tātad es studēju būvniecību, man 2 bakalaura grādi, viens no Dānijas un otrs no Melburnas Tehniskās universitātes Austrālijā. Uzreiz pēc universitātes sāku strādāt Dānijas satiksmes ministrijā kā būvuzraugs, būvējot lielceļus un liels automaģistrāls. Vēlāk es pārgāju uz projektu vadības amatu Latvijā, būvēt Krievsalu lielo ostas termināli ogļu kravai, kur bija gan dzelzceļš, gan tilti, gan ēku būvniecība, gan ostas infrastruktūra. Tālāk es attīstījos un kļuvu par projektu direktoru daudzstāvu ēku būvniecībā Zviedrijā. Mēs attīstījām lielus dzīvojamos un komerces kvartālus. Tālāk es migrēju uz Vācijas daļu, uz Centrālu Eiropu un biju tirgus vadītājs Skandināvijas tirguma tuneļu būvniecībā. Un te jau tapa mans pirmais uzņēmums, būvkonsultāciju uzņēmums, kur mēs sākām, kur es personīgi strādāju kā viena cilvēka uzņēmums un palīdzēju vairākiem ģenerālu uzņēmumiem menedžēt risku, pārvaldīt risku iepirkumu un tenderu stadijās lieliem un sarežģītiem projektiem. Pēdējais etaps no tādiem amatiem bija vecākais projektu vadītājs fasāžu ražošanā, atkal priekš būvniecības. Un te es beidzu maģistra grādu nekustamā īpašuma ekonomikā, un šo es vienkārši gribu apkopot, ka lai tiktu pie Adventum Tech, lai tiktu pie savu uzņēmumu, man bija jau tik tiešām liela nozares pieredze, gan akadēmiskā ziņā, gan profesionālā ziņā. Es biju izgājis cauri ļoti daudz kā lēmumu pieņēmējs, un es ļoti labi pārzināju šo nozari. Un kad vēlāk nāca Covid-19, kad mēs tik tiešām bijām visi, tā teikt, lockdownos un bija jāpavada daudz laika mājās, tapa arī tās pirmās idejas par problēmām, kuras nāk no nozares, un mēs dibinājām uzņēmumu. Mēs dibinājām uzņēmumu, lai risinātu šī veida problēmas, ko jūs tagad redzat uz saviem ekrāniem, kas ir sagruvumi, jeb negadījumi, kas notiek būvniecības procesā vai arī būvju eksploatācijas laikā. Tas var notikt gan ēku projektos, tas var notikt gan transporta vai satiksmes infrastruktūras projektos, bet tās problēmas tur ir īstas. Tad atkal nākot no tās nozares, kur visa būvniecība ir viena liela riska uzņemšanās, kur ir jāpiegādā produkts noteiktajā budžetā, kvalitātē, termiņā. Un tad viss, kas ir ap to saistīts, ir augstas kvalitātes riska menedžments. Tad tā problēma, ko mēs identificējām un ko es jau biju pārzinājis no nozares, ir betons, kurš pašā, teiksim tā, agrīnajā stadijā, kad viņi ieklāja šķidrs. Viņam nav nekāda nespēja, bet tāpat laikā viņš ir ļoti smags. Un tā galvenā problēma ir, ka būvniecības procesā līdz pat šai dienai neviens neuzrauga nespēju un stabilitātes aspektus. Ir tīpaši, kad tiek izmantotas pagaidu staķņu sistēmas. Ir ātrs risinājums, ko nozare ļoti labi izmanto, tā ir pārprojektēšana, bet mūsuprāt tas nav ilgtspējīgi, jo tas prasa vairāk materiāls, vairāk laika, vairāk resursu un projekti kļūst vienkārši dārgāki. Būvniecībā pat ir tāds teiciens, ja tu izmanto vairāk, tad var neskaņot, bet mēs visi saprotam, ka tas ir tāds absurds, un es domāju, ka mums tepat Latvijā ir daudz projektu, kur par šo varētu pastrīdēties. Nu, te mums arī tāpat tā Adventum Tech vīzija, mēs ļoti labi zinājām problēmu, mēs ļoti labi pārzinājām nozari, un tad mēs nolēmām dibināt uzņēmumu, kurš fokusētos uz nespējas uzraudzību, betona stiprības noteikšanu, apkārtējās vides uzraudzību, skaņa, troksnis, gruntsūdens, nosēšanās, vibrācijas un citi mikroaspekti. Mēs varētu nolasīt un notvert šīs mikrodeformācijas un neredzamās parādības un piegādāt projektu vadītājiem vienu vietu priekš padziļināts analītikas, lai viņš atkal tālāk šo risku
varētu menedžēt, uzraudzīt un atbilstoši piegādāt savus objektus. Tad mēs izveidojam uzņēmumu, kurš izstrādā un ražo reāla laika uzraudzības risinājumus. Mums ir virkne ar dažādiem sensoriem, kuri visi ir bezvadu, un mums ir pilns zemeslēgas risinājums, ieskaitot arī aplikāciju, ieskaitot programmatūru, kur mēs arī varam novērot visu padziļinātu analītiku. Kā mēs sākām būvēt uzņēmumu? Ja jums tagad ir priekšstats, kāda zināšana un pieredzes bagāža mums bija, kā mēs to sākām, kur mēs plus mīnus tagad atrodamies. Tad skaidrs, ka pirmais mēs uzreiz gājām uz uzņēmumu reģistru un teicām, mums jāreģistrējās. Un no turienes atkal tas bija tas pirmais solis, ka uzņēmums ir reģistrēts, jāsāk rīkoties. Papildus mēs, protams, bijām tik tiešām ļoti nofokusēti uz to, kur lai mēs varētu saņemt papildus atbalstu, kas būtu gan uzņēmējdarbības atbalsts, tā saucamais mentorings, un papildus arī kādu līdzfinansējumu. Un tam, manuprāt, Latvijā ļoti labi palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Tajā laikā mēs pieteicāmies LIA inkubācijā. Īsnībā LIA inkubācija arī bija tas, kāpēc mēs noreģistrējām uzņēmumu, jo, lai tikt LIA inkubācijā, vajadzēja jau būt pilnvērtīgi reģistrētam. Lūk, un tad, kā tikko mēs noreģistrējāmies un pieteicamies LIA inkubācijā, un tur sākās tā visa lielā izskatīšana, uzņemšana un tā tālāk, papildus parādījās Svetbanka organizētais hackatons, kas saucās Hack the Future. Tas bija 20. gada decembris. Un mēs viņu uzvarējām. Mums 48 stundu laikā vajadzēja uztaisīt pirmo prototipu, kā mēs viņu redzam, un mēs to pirmo prototipu uztaisījām uz kolsbuņģus. Un tad mēs paņēmām kolsbuņģu, viņu nodigitalizējām ar mūsu sensoriem un uzliekot svaru, kas ir tas nespējas monitorings, mēs redzējām, kā tā buņģa mikrodeformējās, un mēs redzējām digitālās izmaiņas. Uzvarot šo hackatonu, mēs dabūjām pirmos 4000 eiro, un mēs momentāli viņus investējām tālāko prototipu izstrādē. Un mums sāk parādīties pirmie prototipi, kur atkal mums fonā jau bija LIA inkubācija, mēs bijām atlasījušies, tajā brīdī tur bija 7 uzņēmumi uz vienu vietu, kā mēs arī tur tikām, tur mums parādījās gan mentorings no LIA, gan finanšu atbalsts no LIA, gan 4000 eiro no Hack the Future. Un atkal kā LIA darbojās, ka tur ir ļoti daudz grantu programmas, kur mēs varam saņemt līdz pat 50% līdzfinansējumu. Proti, investējot 4000, mēs saņem 2000 grantos atpakaļ un 2000 mēs varam investēt tālāk un tālāk. Proti, mums tas naudas apjoms tik tiešām palielinās. Mēs sākām strādāt pie mūsu pirmajiem prototipiem, mēs sākām strādāt pie viņu uzlabošanas. Kā tikko tie pirmie prototipi jau bija gatavi, mums bija nākamais šķērslis. Un tad atkal nākamais šķērslis, pēc cik es nāku vairāk no būvniecības nozares. Mani kolēģi, kuri tad pieslēdzās uzņēmumam, bija vairāk tehniskāki, un mums tāds ļoti tehnisks produkts bija pārdošana. Tad kā mēs tagad ņemam un šo pārdodam? Un 21. gada novembrī atkal gads kopš uzņēmuma reģistrēšanas mums jau bija pirmais projekts, liels projekts pašā Kopenhāgenes centrā, un ar to mēs arī sākām. Līdz šo dienu mums ir virkne ar dažādiem risinājumiem. Mums ir slodžu sensori, mums ir betona stiprības iekārtas, mums ir ēku un būvi nosēšanās iekārtas, deformāciju sensori, gruntsūdens līmeņa mērīšanas iekārtas, kuras arī stāv te pie mums Vecrīgā, vibrāciju iekārtas, kuras stāv Vanšu tiltā, Latvijas dzelzceļa tiltā pār Daugavai un citos objektos ārpus Latvijas. Un 24. mēs visu laiku konstanti investējam tajā produktu uzlabošanā. Un 24. gadā mēs palaidām pēdējos mūsu 2 produktus, kur ir pilnvērtīgai būvs uzvedības monitoringam. Tie sensori tiek iebetonēti nesošajās konstrukcijās. Un trokšņa sensors parādījās kā liela vēlme palīdzēt konfliktā starp Ghetto Games un Grīziņkalnu biedrību un parādīt to, ka tas troksnis, ko rada bērni, īstenībā nav tik kaitīgs apkārtējai videi. Visi šie sensori tiek saslēgti ar mūsu aplikāciju, kur atkal jebkurš projektu vadītājs var ļoti caurskatāmā veidā redzēt datus un viņus tālāk analizēt. Mūsu sistēmas pielietojumi, ostas, dzelzceļa ēkas, ceļu, tiltu, protams, mēs varam paņemt jebkuru sarežģītu būvniecības objektu. Un mūsu galvenais fokus tomēr ir eksports, kur tie projekti ir tik tiešām sarežģīti. Šeit mēs redzam mūsu pilno vēja turbīnu risinājumu, kur mēs varam
pilnvērtīgi uzraudzīt vēja turbīnas dzīvotspēju, sākot ar vēja turbīnas slāpstiņu, beidzot līdz ar pamatu un pāļu, tā teikt, pašam galam. Tiltu pilnie risinājumi, tā saucamie Digital Bridge. Ar Digital Bridge mums ir nopakots Vanču tilts, dzelzceļa tilts pār Daugavu un vēl 20 projekti pa Eiropu un pasauli. Kur Adventum Tech ir tagad, kopš tā laika, kad mēs dibinājām? Ja? Mēs esam pilnvērtīgi zem atslēgas, turnkey, reāla laika monitoringa risinājumu izstrādātājs un ražotājs. Mums ir iekšā 10 risinājumi, kuri visi strādā uz vienas mūsu patentētas elektronikas sistēmas. Mums ir visas in-house kompetences. Mēs tik tiešām mums ir izdevies kāpināt mūsu komandas apjomus. Mēs esam uz doto brīdi 12 komandas biedri. Liela daļa no viņiem ir partneri. Mums ir 3 zinātniskas laboratorijas, ar kurām mēs sadarbojamies, un mēs varam jau ražot 200 sensorus mēnesī. Un tad atkal tas ir tas mūsu attīstības ceļš no 20. gada ziemas, kur mums viss bija tikai ideja līmenī, līdz 25. gada ziemē, kur jau mums ir kaut kāda stabila ikmēneša ražošanas kapacitāte. Kāpēc šī reāla laika dati ir vajadzīgi? Pirmkārt, kā es arī teicu, būvniecība ir liela riska uzņemšanās, un šie dati kalpo kā kvalitīvs riska menedžmenta ierīce, ja, tad riska uzraudzībai un tā pārvaldībai. Tāpat laikā ir ļoti svarīgi akcentēt to, ka šie sensori nodrošina būves dzīves cikla pagarināšanu. Mēs spējam dot objektīvus datus, un ja mēs redzam, proti, tā ir kardiogramma būve, ja mēs redzam, ka, tā teikt, ar sirsniņu visi kārtībā, tā būve var atrasties pat ilgāk nekā tās iepriekš paredzētais eksploatēšanas, tā teikt, termiņš. Izmaksu optimizācija, cilvēku dzīvības pasargāšana, uzlabots būvju apsekošanas process, jo ar šāda veida reāla laika datiem mēs varam diezgan ātri reaģēt un preventīvi novērst izaicinājumus, kuri var parādīties ar kādu pamatu nosēšanos vai ar ēku sasvēršanos vai ar kādu citu, tā teikt, parādību. Mums arī vidas iegūmi ar to, ka mēs spējam pagarināt objekta jeb būves dzīves ciklu. Skaidrs, ka mēs samazinām arī mūsu CO2 nospiedumu. Tā ir arī kvalitātes nodrošināšana un paaugstināt drošības vidi un arī cita aspekti. Proti, tas value added proposition, tas tā pievienotā vērtība būvniekiem, klientiem, projektētājiem izmantot mūsu bezvadu monitoringa sistēmas ir tik tiešām ļoti liela. Šeit ir tas pirmais Dānijas projekts, varbūt kā viens case study, ko būtu arī vērts parādīt, 21. gada novembris, kur mēs jau tad nodrošinājām pāri 300 sensoriem, un burtiski pirmais betonējums, un mēs jau spējām klientam parādīt to, ka tā problēma ir dzīva. Sarkanie sensori, ko mēs redzam, sarkanie punkti ir pārslogotie sensori, proti, tur ir tas risks, ka būves pagaidu statnes tiek pārslogots pāri atļautām normu robežām, un tur ir potenciāli arī sabrukuma iespējas. Kā rezultātā mēs ar šiem datiem atļāvām būvniekam tālāk realizēt projektu ļoti riska pārvaldītā manierē. Uz doto brīdi mēs ļoti akcentēti fokusējamies uz jauno slapkontrolu risinājumu, to intelektuālo stiegru, jo ar šo sensoru mēs varam monitorēt gan būvniecības procesu, gan arī vēlāk, kad tā būve tiek nodota eksploatācijā. Sensoru dzīves cikls ir līdz pat 50 gadiem, kurš tiek izmantots virkni dažādos pielietojumos, sākot ar pāļiem, pamatiem, nesošām kolonnām, tilstu balstiem, tilstu laidumiem, konstrukcijām un tā tālāk. Un šim sensoram mēs tagad liekam padziļinātu vienkārši fokusu un uzmanību, jo šī ir būvniecības nākotne. Bet mūs interesē ne tikai būvniecība, mūs arī interesē arī esošā infrastruktūra. Kā rezultātā motivācija tam ir mūsu esošie tilti, kur ar katru dienu kļūst vecāki, ja, un tas risks tikai kāpj. Spilgts piemērs tam Itālijas tilta sabrukums, Dresdenes tilta sabrukums Vācijā pagājušā gada septembrī, Vietnama, Brazīlija, un šeit ir virkne ar piemēriem. Viens tilts Ķīnā sabruka vakar, un šie visi negadījumi rada ļoti lielus zaudējumus un reputācijas riskus. Tas notiek dēļ datu neesamības, zemes efektivitātes uzraudzības procesa, protams, arī ir klimata ietekme, ignorēšana, atbildības pāradresēšana, birokrātija. Mums tam ir pilnīgi gatavs risinājums, proti, no būvniecības. Mēs tagad esam atnākuši līdz pat esošo aktīvu uzraudzībai, un mums ir pilns
risinājuma palets šim. Mūsu uzņēmums ļoti spilgti darbojas un mūsu komanda ir tik tiešām ļoti ambiciozi šeit. Laikam, pārējot pie tā pēdējā slaida, ko es gribētu akcentēt visiem klātesošiem, nedomājiet par to, kad ir tas īstais brīdis attīstīt savu uzņēmumu, ieklausties sevī. Man bija spilgta problēma no nozares, es zināju, ko mēs risināsim un kā mēs risināsim. Tādēļ es noteikti ieteiktu nemēģināt kaut ko uz ātro, bet ieklausties, padomājiet, vai ir tas, ko jūs tik tiešām vēlētos dzīvē atrisināt ar savu teku. Nebūs viegli, būs ļoti izaicinoši un jautri. Finanses nekad nav šķērslis, ir pietiekami liels atbalsts gan no LIA, gan no Startup asociācijas, gan no Startup School. Šīs trīs tā teikt, programmas, viņas ir aktīvas, noteikti iegūglēt, tur ir ļoti daudz mentoringa, ļoti daudz atbalsta, un viņi noteikti jums palīdzēs, kā sākt. Nav jāgaida tas īstais brīdis, laiks ir tagad, un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka jums viss izdosies. Paldies!